Un esi sveicināts, mans uzlīmju komplekta uzvarētāji. Vēlētos tev vēlreiz apsveikt ar tikko vinēto uzlīmju komplektiņu manā Uldons TV laimes ratā, un šis būs videoklips, tāds tutorial, tāda pamācība, kā pasūtīt šo uzlīmju komplektiņu soli pa solītim. Un es domāju, mēs varētu sākt, un pirmā lieta, kas ir obligāti jāizdara, ir jāiet stickershop.lv mājaslapā un atvērsies vaļā šāds principā loks, kādu jūs tagad arī redzat. Nākamais solis jums jāspiež uz sadaļu ar nosaukumu veikals. Spiežam virsū un atverās jauns sadaļu loks ar ļoti daudzām iespējām, bet tavā gadījumā tev ir jāizvēlās tikai viena, un tas ir uzlīmju komplekti. Spiežam virsū. Un tālāk atverās šāds lodziņš ar jau gataviem uzlīmju komplektiem, un tavā gadījumā tu drīksti izvēlēties vienu komplektu ar nosaukumu 1x4, tikai un vienīgi 1x4, un šeit ir apmēram plus mīnus 20, šeit ir veselās 3 lapās, un tu vari izvēlēties vienalga kādu pēc savas gaumes, bet tikai ar uzrakstu 1x4, nu principā kā piemērs varētu būt šis, kur arī šitas ir arī pats populārākais uzlīmju komplekts, visi pārsvarā ņem šito, bet tu vari izvēlēties jebkādu, kādu tu vēlies. Nu, ko ņemsim arī kā piemēru, ņemam šo uzlīmju komplektu, un kas ir tev jāizdara, jāspiež uz šito sadaļu, kas ir pievienot grozam. Mēs spiežam pievienot grozam, un tālāk jau mēs dodamies uz nākošo opciju, kas ir lūk, kur skatīt grozu. Spiežam skatīt grozu, un viņš pārmet jau šādā sadaļā, kurā ir obligāti jābūt vienai vienībai. Lūk, kur arī atvērsies vaļā tavējais grozs, un tālāk mēs ejam jau uz pasūtījuma noformēšanu. Un šeit jāspiež jau tālāk podziņa turpināt. Spiežam vaļā un atverās jau noslēdzošais loks ar tavējo informāciju. Viss par tevi vārds, uzvārds, kontaktālrunis, e-pasts, adrese un papildus informācija. Šis viss ir jāizpilda. Es jau esmu ņēmis lūk, kur jau man piemērs ir jau sagatavots. Tātad vārds, uzvārds, jūsu vārds, uzvārds, tas ir elementāri, kontaktālrunis. Obligāti šeit jābūt ir latviešu telefonu numuram. Ja jūs, piemēram, dzīvojat Anglijā, vienalga, uzrakstiet šeit kaut vai 7 divniekus, vienalga, principā izdomājiet savu vienalga. Šis ir vienkārši loks, kurš ir obligāti jāizpilda. Ja jums ir, principā, jūs dzīvojat UK un jūs gribat norādīt savu telefonu numuru, tas būs arī jānorāda papildus informācijā. Bet šeit atceramies obligāti jābūt ir latviešu numuram. Tālāk nākošais e-pasts. Norādam savu e-pastu. Manā gadījumā jūs redzat, kāds man ir e-pasts, bet jūs norādat, protams, savu e-pastu. Un tālāk ir adrese. Precīzu adresīti lūdzu. Pārbaudiet visu, kā jums ir tiešām precīzi. Manā gadījumā lūk, kur Jūrmala, lūk, kur jūs redzat tālāko adresīti, jā, bet jūs norādiet savējo, lai viss būtu precīzi. Lūk, kur ņemiet kā paraudziņu arī manējo priekšā. Un nākošais jau pats pēdējais, dāmas un kungi, un tas ir īstenībā pats svarīgākais. Papildus informācijā jums ir jāieraksta obligāti, kā jūs redzat, sākumā Uldons TV 30 new. Lūk, kur identiski kā šeit, Uldons TV 30 new. Svītriņa un tālāk jūs šeit iekaviņās norādīsiet savu YouTube niku. Jūsu YouTube nicknames. Vai tas ir, piemēram, Jančiks TV, vai tas ir Uldons TV, vai tas ir Funface TV, vai tas ir Contents. UTT norādiet lūdzu šeit jūsu YouTube nickname. Jo mēs ar stickershopu pārbaudam katru pasūtīto pēc manas streamas, viņam sūta datus ar YouTube jūsu nicknameiem, kur ir vinējuši, un tāpēc lūdzu norādam precīzi jūsu nickname. Šeit tātad atceramies Uldons TV 30 new, svītriņa un iekaviņās norādam savu YouTube niku. Un pats pēdējais, lūk, kur jau opcija veikt pasūtījumu un spiežam veikt pasūtījumu, un principā momentāli šis pasūtījums aizies pie stickershopa. Jums atnāks, man liekas, ka uz e-pastu rēķins vienkārši ar visām nullītēm, tāpēc neuztraucieties, ja jums atnāks rēķins, ja? Tur viss ir vienkārši par nullītēm, tāpēc nebaidieties par to. Tāpēc, jā, skatītāji, principā tāds bija šis nelielais tutorial, tāpēc atceramies visu, ko es teicu, un paldies, ka piedalījies, un
lai veiksmīgi līmējās jau tās uzlīmītes, kuras jūs drīz saņemsiet. Tāpēc, jā, ar jums bija Uldons TV un tiekamies jau nākošajā reizē. Tā!